Labrīt, pusdienas ir 7:20 no rīta. Šodien ir trešdiena, un šodien es filmēšu vlogu. Jo mums rakstīja, ka gribētu redzēt atkal, ko mēs darām no rīta līdz vakaram. Tāpēc šis būs šis video, jo šodien ir paredzētas dažas lietiņas, kas varētu būt jums interesantas, kas ir, man ir manikīrs, un šodien ir jānofilmē arī reklāma, viena sadarbības reklāma, un gan jau, ka mēs aizbrauksim arī uz dārzu. Līdz ar to ir dažādas lietiņas, kuras jums interesē, un jā. Labrīt. Jūs redzat arī kaut ko no Marka. Maniks ir šodien darbā mēģinās kaut ko safilmēt, bet šīs ir viņa pusdienas darbā. Tā ir skāpiņu zupa un 2 rasēni. Es jūtos labi, bet man uz darbu jābrauc. Kā man patīk mans darba outfits. Man ir very awesome bikses. Very tīrais makeup. That's it. Mēs ar manu brālēnu pasaku čau. Mēs braucam uz darbu. Mēs ļoti mīlam strādāt, vai ne, Matēn? Jā, braucam uz darbu. Tātad pulkstens ir 8:30. Mēs vedam, kā viņi bija kaut šveļi. Kaut kādi, kā skavas, bet liels metāli. Mēs uzkrāmējam uz mašīnu. Tagad vedam kur makaini? Pirmo doku. Jā, uz pirmo doku, uz 4. vai 3. krānu un liksim iekšā kuģī. Let's go! Pūkstens ir 10:30. Es tagad montēju Evijas glow-up nedēļas vlogu. Makaini, ko tu dari? Kāds tev sajūta par šodien līdz šim brīdim? Makainis jau kādu šodien 10. uzsildīju pusdienas un paēdi. Es ēdīšu bišķīt vēlāk. Es tagad vēl montēšu video un let's go! Jā, tagad sākās diena. Maniks ir aizbraucis uz darbu. Es esmu sataisījusies un dzeršu savu kafiju rīta. Un tagad ir vienkārši jāgaida, kad meita piecelsies. Bet, ja viņa pat nepieceļās, tad kaut kur uz 8:30 es viņu celšu augšā. Un tad jau sāksies arī meitas rīts. Vispār runājot par meitu, meitai ir sācies, es to nesauktu par pievarojumu, bet es varētu to nosaukt par garšiņu izzināšanu. Jo mēs viņai dodam visu kaut ko pagaršot, ar visu kaut ko, es domāju, dārzeņu un augļi. Un ar to arī beidzās viņas garšošanās, bet šobrīd mēs esam ēduši no dārzeņiem burkānu, saldo kartupeli un ķirbi. Un, jā, man šeit viņi ir 3 dārzeņus ēdusi. Burkānu viņi nepakam, ne lai ar ko viņš būtu kopā vai kaut kas. Vispār ne. Viņai negaršo burkāns, viņa negrib. Ja es viņai dodu kaut ko ar burkānu vai burkānu, tad nekas nenonāk mutē, viss ir vienkārši lacītē iekšā. Viņas mīļākais dārzenis gan ir saldais kartupels, to gan viņa ēd un varētu vēl, un tad, kad es viņai beidz tot, viņa gribētu vēl. No saldajiem augļiem, tādām lietām, mēs esam ēduši plūmi, ābolu, banānu un bumbieru. Un no šiem 4 viņai mīļākais ir plūme. Ar plūmi viņa ēd visu, kas ir kopā. Plūme ar bumbieru, plūme ar ābolu, plūme vien pašu. To arī vicoju iekšā, tā kā būtu ēdus jau vienmēr. Bet jā, tas, kā mēs sākām šo visu, bija ar to vienu karotīti. Kaut ko iedod pagaršot, pagaidi 1, 2 un tad mēģini klāt dot otro. Nu, lai tu redzi, vai ir bijuši kaut kāda alerģija, vai viņai puncim nepatīk, vai vēl kaut kas. Bet šobrīd mums nav bijuši nekādas problēmas, viss ir bijis super. Vienīgi tas, ka burkāns negaršo, bet tas arī viss. Jā, šodien mēs mēģināsim avokādo. Redzēsim, viņa ir mammas meita vai tēta meita, jo, kā mēs visi zinām, man avokādo ļoti garšo, bet tajā pašā laikā Marakam īsti nē. Tad redzēsim, kā būs Aurorai. Nu kā,
piebarojumu ir ieteicams sākt no rīta, lai arī tu visas dienas garumā redzi to, kā viņa pati un kā viņas ķermenis uz to reaģē. Un līdz ar to es no rīta, kad viņa pamostās, es viņai iedodu pudelīti. Tad mēs ejam laukā, kad mēs atnākam no lauka mājās, es viņai iedodu pagaršot to lietu, kas tad no mums tētienā ir, ka šodien būs avokādo. Kaut kādu stundu, pusstundu pirms ir viņas nākamā ēdienreiz, kas ir pieniņš atkal. Vispār mani vecāki bija ļoti, ļoti priecīgi un visu, kad Aurora sāka pagaršot īstu ēdienu. Viņi nopirka putriņas viņai un biezenīšu un visu tos uz 4 mēnešiem. Bet putriņas mēs vēl neesam attaisījuši, sākuši. Tos, es domāju, es varētu nākamēnes viņai sākt mēģināt, kad viņa būs vecāka drusciņa. Jo plus tam man jau nav vēl jēga taisīt to putriņu tik mazās porcijās. Mēs viņas nepaspēsim apēst tajā mēneša laikā, kas ir ieteicams viņu izlietot. Jo šobrīd viņa vēl neēd. Viņa tikai pagaršo un saprot tekstūras. Līdz ar to, jā. Šobrīd man vairāk jums arī nav baigi ko teikt. Tas bija tāds mazais update, jo es ar jums ļoti sen esmu runājusi. Un man šķiet, ka šī ir tāda interesanta lieta, par ko parunāt. Es zinu, ka sākt šo īsto ēdienu 4 mēnešos ir diezgan kontroversāls topiks. Ir nenormāli daudz cilvēku, kas ir pret to, un te pašā laikā ir kaut kāda daļa, kas ir par to, bet katrs tomēr izvēlās, kā viņam ir labāk, kā ģimenei ir labāk un visu pārējo plus, jo tu ātrāk iepazīstini tā mazā cilvēka ķermenīti ar ēdienu un tādām lietām, jo ir mazāk iespējamība, ka viņiem būs pret kaut ko alerģijas un vispārējo. Viņa ātrāk sapratīs un iemācīsies. Vienīgi vēl viņa ēd babybjornā, jo viņa nevar sēdēt un jā. Bet nākamais mūsu uzdevums ir nopirkt lielo krēsliņu, barošanas krēsliņu, un tad, kad viņa varēs sākt sēdēt, lai viņa var sākt mācīties arī pati saprast. Es viņai tagad dodu karotīti un visu pārējo, bet babybjornā guļot, tas ir tā kā pusguļus sēžot, tas nav īsti parocīgi. Bet jā, bet tā es teiktu, ka viņa ēd ļoti, ļoti labi. Viņa ļoti ātri iemācījās kaut kādu 1 dienu un 1-2 dienas, un viņa jau taisīja muti vaļā, kad viņai ir karotīte parādīja un visu pārējo, un viņa tā kā māk norīt un ar tām smagenām sačubināt to ēdienu. Tāpēc es teiktu, ka Aurora ir ļoti liels palicis. Bet jā, tagad, kad jau tiekamies vēlāk, kaut kad, kad Aurora būs pamodusies, tikmēr es izbaudīšu mierīgo rītu. Labrīt, saulīt. Tu paticēji? Labi, saprīšiku. Es vairs nesaprotu mūsu meitas izmēru, jo, piemēram, Sinsejā 68, un viņš iet tā kā uz beigām, tā kā drīz vairs nederēs. Piemēram, Lindeksā šis ir 62. izmērs, tas viņai der. Te pašā laikā ir nopērk kaut ko Pepko, tur tā gan rīz jau ir biksēm jāpērk, piemēram, 74 centimetri. Un tā kā Rimī es nopirku 68 bikses, tās mums vēl nedara. Un viņa pilnīgi katram veikalam ir dažādas izmēras, un es nesaprotu, kāpēc viņi visi nevar uztaisīt viņas vienādus. Jā, tas bija 68. izmērs, un jūs redzat, kā viņš iestiepjās. Šodien es vēl uzvilkšu, man šausmīgi patīk šis bodīs. Bet tā kā, viņai viņš ir tik iespiests, tā kā nevis iespiests, bet iestiepts, viņai vēl joprojām ir ērti, bet, Jo es saku, mēs esam tieviņas, tā kā visiem bodījiem vēl ir ļoti daudz vieta platumā, bet garumā ne. Tik.
izdomāju to, ka tā kā mums pieniņš ir jāēd tikai 10, un tagad tūlīt būs tikai 9, tad es viņai iedošu šodien vispirms avokādo. Šis ir vienkārši perfekts avokādo. Būs man pusdienām pēc tam, pusdienām brokastīm, kad atnāksim no pastaigas. Un Aurora varēs pagaršot. Es vienkārši ielieku maziņu gabaliņu un saspaidīšu. Avokādo tādā ziņā ir vienkārši perfekts, jo viņš pats par sevi ir ļoti, ļoti mīksts, īpaši gatavs, un viņš ir vienkārši perfekts. Tur nav nekas, ne jāatveicē, ne jāblenderē, nekas. Ar dakšiņu vienkārši saspaidīju, un viņš ir gatavs. Šo es nolikšu sev, pēc tam atnāksim no pastaigas, un tad man būs brokastī. Šis būs Auroras šodienas testestiņš. Izredzēsim tevi? Skaties, kas mammai ir. Kaut kas jauns. Tev jāmutīt jau vaļā. No? Kā tev patīk? Šito jau mammai visu laiku, kad tu biji mammai puncī, vai ne? Tagad vēl? Gribi? Jā! Kad ieliek viņai mutītē, no sākuma viņa nav tieši pārliecināta, bet pēc tam jāņemā. Jā. Aurora ļoti mēģina rāpot. Nu, man tā liekas, ka viņa mēģina rāpot, jo viņa tās kājas visu laiku liek. Reku viena kāja. Labi, šis vēl nebija tā. Es nezinu, kā lai jums parāda. Reku viņa ceļ dupsi augšā. Viņa dikti cītīgi mēģina saprast, kas viņai ir jāizdara, lai viņa tiktu uz priekšu, ceļ dupsi ārā, ceļ dupsi uz augšu un kājiņas vēl kā zem dupša un saliektas. Es teiktu, ka viņa ir ļoti liels melecis, bet viņa ļoti ātri paliek dusmīgi, ka viņa nevar tikt uz priekšu. Tagad viņai mantiņa rokās ir tagad visi kārtībā, bet tad, kad mantiņa ir kaut kur bišķi tālāk, tad viņa ļoti nepacietīga paliek. Vai ne, meitiņ? Tu paliec nepacietīga? Ko? Es tagad izmazgāšu meitas pudeli, un pēc tam mēs abas divas kopā uztaisīsim viņai to pudelīti. Un tad es domāju, ka mēs aiziesim līdz manai mammai, jo mana mamma laikam šodien nāks līdzi mums pastaigāties. Un nezinu, pārsvarā viņa nāk mums no rītiem līdzi pastaigāties. Bet tad arī pie viņas meita paēdīs to pudelī. Jā, sāka līt, bet neko darīt. Mēs tāpat iesim laukā, vai ne? Ja es esmu jau gatava un noskaņojusies iet laukā, tad iesim tāpat tās laukā. Meita jau vispār nekādas problēmas nebūs. Viņai ir ratu plēve uzliksim un būs vēl foršāk, būs dabiskā baltā skaņa, kamēr čuč. Vai ne? Ko? Ja? Tikko pie mums bija mana mamma. Parunājāmies, papļapājāmies. Un, jā. Tagad es iešu taisīt meitai pudeli. Mēs paēdīsim un iesim laukā. Te nāksim mamma taisīt pudeli vai paspēlēsies ko? Mazais cilvēks nevar sagaidīt mammu ar pudeli. Tūlīt būs tālīt. Kārtīgi paraudājām, bet mēs sagaidījām pudelīti. Mēs beidzot esam ārā. Nu, mums mājās sanāca drusku trātrīdis un viss kārtīga bļaušana. Bet to mēs vēl ārā esam bišķi vēlāk nekā bija plānots. Tagad ir 15:10 un mēs esam laukā. Līst lietus, bet nav tik tā, ka viņš tā kā vairāk smidzina. Meita čuč. Nu, gandrīz. Viņa jau man mīga ciet, kamēr viņa ēda. Līdz ar to es domāju, ka nebūs ilgs brīdis, kad viņa aizmigs. Bet jā, tagad es nezinu, kur mēs ejam, bet mēs ejam. Mēs staigājamies, mazais cilvēks čuč. Es biju tirgu. Šoreiz arī, kā jau vienmēr. Šeit tā ir tradīcija un bez tā nevar. Mēs bijām tirgu uz to kofītī. Bet šoreiz nepaņēmu kafiju, jo ārā ir lietus. Un man ik pa laikam ir jāpatur sev lietas, lai es neesmu pilnīgi slāpi. Un tad man nebūtu bišķi iespējams visu to noturēt. Tāpēc šodien es paņēmu tikai
šķiņķa un siera krosānu, kā manu pirmo brokastiņu, jo es ļoti gribu ēst. Bet, jā, godīgi šodienas pastaigi ir diezgan bezmērķīga, un es pat nezinu, kur tā baigi iet. Bet, nu, kaut kur jau mēs tur riņķosim pa Liepāju. Ārā pārvērtās ļoti nesmuks laiks, no mazliet viņa parādījās, nu, tāds pretīgs lietas, varētu tā teikt. Bet mēs bijām Osmā, un es nopirku meitai biezenīti un meitai bodiju, jo es nopirku Rimi. Es mājās parādīšu, kad es būšu. Problēma ir tāda, mums visiem trijiem ir fotosesija šomēnes, un vienīgam, kuram ir ko vilkt, ir Mareks. Es sev un Aurorai vēl joprojām meklēju ko vilkt, tā kā vistādi es gribēju Aurorai kaut kādu kleitiņu. Kas ir pieskaņot arī tam, ko Mareks velk. Es nekur baigi neko nevaru atrast, tāpēc es domāju, es varētu nopirku viņai to bodiju. Jā, un tad varbūt kaut kādus svārciņus kaut ko uzvilkt. Jo, nu, mums tā fotosesija būs tāda neitrāla. Nekādas rozā kleitas mēs nevilksim. Kas tev te notika, zaķīti? Tu novilk savu lakatiņu? Mazais cilvēks veikalā arī pamodās, un tagad viņi spēlējas ar savu grāmatiņu. Bet, nu jā, mēs ejam mājās, un tad jau kaut kad. Tātad mēs esam mājās. Mazais cilvēks tur pie zemes baby bjornā spēlējās. Es taisīšu savu brokastu, bet es gribu ātri jums parādīt, ko es nopirku. Vesels 2 lietas. Nopirku šo ķirbju Rudolfu biezenīti. Šis viņai ļoti garšo, tāpēc, nu, es zinu, ka viņu ēdīs un viņai garšos. Un šis ir tas bodijs, par ko es runāju. Viņš ir ar tādu rišiņu, meitenīgs, un ar pelēkām lapiņām. Tāds ļoti mīlīgs bodijs, plus viņš bija uz atlaidi 4,50 vai arī izpārdošana, es nezinu. Es nopirku 68. izmēru, ja jūs atceraties, ko es no rīta runāju par izmēriem, es nezinu, es vienkārši ceru, ka darēs, nu it kā pēc izskatījā izskatās, ka šitā paņem. Bet tā, jā, nu vienīgi jāatrod, ko viņai apakšā uzvilkt. Bet man liekas, nu nenormāli piemīlīgs. Ļoti. Bet tagad es taisīšu savus brokastus, ko jau, kā es minēju no rīta, būs avokādo maizītes. Ja ir ļoti dīvaini leņķi šajā video, vai viņi visu laiku staigā, tas ir tāpēc, ka mūsu statīvs ir pie manas māsas. Un man ir jāfilmē bez statīva, līdz ar to man ir jābūt radošai, lai vispār atrastu, kur no, piemēram, tagad jūs stāvat atstutēt pēc teikanu uz biezenīšu burciņas. Ziniet, vienīgā problēma ir, tas avokādo bija milzīgs. Un man paliek avokādo pāri, bet es negribu viņu mest ārā. Es pamēģināšu viņu ielikt burciņā un leduskapī. Ar cerību, ka šīs dienas laikā es viņu vēl varēšu apēst, ka viņš nepaliks brūns. Un tad jau redzēsim. Ļoti nodara tās biezenīšu burciņas. Es ceru, ka es varēšu viņu apēst, ka man gribēsies vēl vienu maizīti šodien. Bum. Manas brokastis ir gatavas. Aurora ir nemierīga. Mēs ejam istabā. Viņa spēlēsies pie zemes, es ēdīšu pie zemes. Pulkstens ir 1:30. Meita pāēda. Un tagad viņa aizgājusi savu lielo dienasiņu svičēt. Jau 2. miedziņu šodienā. Un man nenormāli nāk miegs, jo šodien es esmu super agri cēlusies. Salīdzinot ar citām dienām, bet jā, es pišķīt 5 minūtes pasēdēšu un tad man ir jāpievāc mājas, jāizmanto brīdis, kad es to varu izdarīt mierā, kamēr meita guļ. Un jā, tad jau izdomāšu, ko vēl padarīt, kamēr meita čuč.
mazais cilvēks guļ, istabas ir savāktas pa lielam, un es pastīšos karsta krētā tiešraides, jo bez tiešraidēm, cik es saprotu no threadiem, tad neko nevar saprast, tāpēc pamēģināsim šodien, kamēr mazais cilvēks guļ, paskatīties tiešraidi, jo, kad Aurora ir piecēlusies, es cenšos Aurora vispār neslēgt iekšā, lai viņai nav vēlmi viņu paskatīties. Un kamēr es skatīšos, tikmēr es tamborēšu 8 kājušus, jo, jā, maziem bērniem ļoti patīk 8 kājuši. Mēs esam piecēlušies, mēs nogulējām 2,5 stundu mūsu lielajā napiņā. Un, šis malači, nevajag tev sasklērāt. Pagājušajā video, kur mēs mēģinājām savest kārtībā meitas režīmu, sievietes, kurš rakstīja, ka tas ir bērnu miega cikls un kad viss ir kārtībā. Bet patiesībā es gribētu pateikt to, ka patiesībā tā īsti gan nav, jo tās 30 minūtes ir bērnu cikls, jā, tam es piekrītu, tā tas ir, bet tas ir viens cikls. Un bēbim ir jāiemācās tie cikli salikt kopā. Tā kā no viena cikla pārslēgties uz otru un čučēt tālāk, jo tas viens miega cikls ir tas, kā es nezinu, kā viņu nosaukt, trauslais miegs, un tad viņam ir jāiet nākamie, kas ir dziļais miegs un blā, 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 blā. Līdz ar to, lai bēbis kārtīgi atpūstos un atslēgt smadzeni, jo tikai miedziņā viņi māk atpūsties, viņi vienkārši pa dienu nemāk atpūsties, tad viņiem ir vajadzīgs tas ilgais miedziņš, kurā viņi spēj atslēgties no visa un atpūsties. Tāpēc bēbim tomēr ir vajadzīgs ilgāks miedziņš tikai par tām 30 minūtēm. Un ja mēģina, un ja grib, tad var. Tagad mēs arī guļam dienas vidū, mums ir lielais miedziņš, kas ir tās 2-3 stundas kā kurreiz. Bet ne? Tagad pulkstens ir 4. Es nomainīšu meitai pamperīti, apģērbšu viņu, un tad mēs ēdīsim pusdieniņu. Starp pusdieniņu. Tagad mēs apēdīsim drusciņu ķirbi, un tad 5 viņai būs lielās pusdienas, kas ir īstās pusdienas, kas ir viņas pudelīte. Kas tur ir lokas? Laukā lietas diktilīva, nē? Vēl viena lieta, kad Aurora ir, viņa māka ritināties no muguras uz punci uz abām pusēm, un viņai ļoti patīk, un viņa sāka miegā arī rulēties. Sāksim ar to, ka man bija vienkārši sirdstrieka visu laiku pārbaudīt, vai viss ir kārtībā, vai viņai deguns nav matracītī, sēgā vēl kaut kur. Jo pa nakti viņa guļ pilnīgi tukšā gultiņā, tur ir tikai paladziņš, bet pa dienu tur ir sedziņš un vispārējais, un visu laiku vaktēt. No sākuma viņa uzripinājās uz tā puncīšu, un pēc tam raudāja, jo viņa gribēja tikt apakaļ. Bet viņa jau apakaļ vēl nemāk tikt. Un tad tur sanāca visu laiku skraidīšana un palīdzēšana. Bet tagad viņa mums visu nakti čuč uz punča. Viņa ir laikam uz punču čučotājs. Vēl mums ir sākusies šī fāze, tad, kad ir jāmaina pampers vai jāģērbjās. Mēs rulējamies uz visām pusēm un neļaujam to izdarīt. Otrais outfits šodien ar puķītēm un tālākas piksiņas. Stends ir 5. Mēs ēdīsim pudeli un gaidīsim Mareku mājās. Un tad, kad mēs ēdīsim Mareku mājās, tad mums ir plānā uzfilmēt to sadarbības reklāmiņu. Es esmu beidzot mājās. Mēs esam atbraukuši uz Rimī filmēt Rimī reklāmu. Mēs tikko nopirkām visu tam, mums vēl tikai jāieskrien ātri iekšā, jānofilmē vēl viens kadrs, ko mēs nenofilmējām. Mēs jau nofilmējām, bet tevī tur sāk smieties. Mums teicās viņu karaču pārfilmēt. Un tad mēs braucam tālāk turpināt to reklāmu. Mums šī sadarbība strādā TikTokā, bet mēs droši varam pateikt arī saviem YouTube draugiem, atgādināt to, ka Rimčikā šobrīd ir liels atlaides, piemēram, koliņām 50% atlaide un izkrita viena. Ben&Jerry'iem ir 50% atlaide, vispār saldējumiem ļoti daudziem. Tā kā vasaras sajūta. Augļiem arī ir un lasim ir. Tāpēc noteikti pačako atlaižu katalogu un paskaties, varbūt tev arī tur kaut kas nodara. Es esmu paaugstīmā, man ir augsts un mēs ēdam saldējumu. Šito saldējumu ņemiet tikai tad, ja jums ļoti garšo citrons. Ja viņš garšo ļoti pēc citronu, tur avenis ir gandrīz necik. Tagad taisamies
un braucu mājās. Es braucu pie savas manikīras, a.k.a. savas labākās draudzenes. Biju topiņā, nopirku 2 Red Bulls, nopirku šitos sieras nakus šim brīdim, jo viņi teica, ka neko negrib, bet tāpēc paņems tālāk, ka es viņus nepērīšu. Māreks palika mājās ar Auroru. Viņš viņu liek čučēt šobrīd. Baro un liek čučēt. Es teicu, lai viņš kaut ko nofilmē, bet vai viņš būs nofilmējis kaut ko, un to mēs redzēsim pēc tam. Tiekās, ka būsim galā. Es meklēju ceļu. Oh, guys. Es ierados. Šodien. Mēs filmējam arī viņai kontentu šodien. Double contents. Let's go. Elisa, fun fact, pārvācās uz Rīgu. Uz pakiem manžiem. Gandrīz uz Rīgu. Aiz Rīgas. Viņai bija plāns pārvākties uz Rīgu. Bet Langeži mani sauc, pāķi mani sauc. Es nošķis apmaušu savu siltumnīcu. Man ir ļoti karsti. Man arī ir karsts, un esmu izģērbusies. Elisai salonā ir šādas glezniņas. Es viņas visas taisīju. Taisīju viņai tās glezniņas, un tagad es arī taisīju gan banerus, gan vizītkartes, dāvanu kartes vēl vienam uzņēmumam piercingu. Tāpēc, ja tu gribi, lai tev uztais cilvēks bez pieredzes, bet man tomēr sanāk kaut cik smuki. Tā kā ļoti smuki. Padod ziņu, es kaut ko varu uztaisīt. Cik daudz komplimentus esmu saņēmusi par posteriem. Ja tu gribi, lai cilvēks bez īsti pieredzes taisa tev kaut ko, padod man ziņu. Jo mans sapnis kādreiz bija kļūt par interjeru dizaineru, tad es nevarēju pie interjeru dizaineru, tad es kaut ko vienkārši ar dizainu lietām visu laiku kaut ko ņēmos. Labi, nevar teikt tā, ka man vispār nekāda pieredze nav bijusi. Es vidusskolā, jā, 11, 12 es mācījos dizainu padziļināt. Kaut kāda pieredzība man visos dizaina stilos ir. Bum, mēs esam mājās, es nevirādi, vai ne? Bet es tikko ieliku mājās. Labi, es tikko ieliku meitu gulēt. Mājās ir ļoti karsti, es nolieku kraklu. Es tagad uztaisīšu kaut kādas 3 maizītes un sākšu montēt Rimi reklāmu. Bum, maizītes ir gatavs. Es paņēmu kolni, ko šodien nopirkām no Rimi reklāmas maizītes un sākšu montēt video. Ar dažām pauzītēm, 2 stundas vēlāk. Es video esmu samontējis. Vēl atliek tikai viņas voiceover uztaisīt. Un, jā, video ir gatava. Tā kā es visu pabeidzu. Bet jūs redzēt, tur stāv trauka. Es nomazgāšu traukus. Jo viņa pašlaik joprojām no mājās. Viņa aizbrauc nagas taisīt pie Elisas, so I'm gonna do my stuff. Es varētu nofilmēt, kā es mazgāju traukus or something, bet mums nav statīvs. Evija iedeva Karolīnai statīvu, un Karolīna joprojām nav atdevusi, so es nevaru parādīt. Labrīt, šī ir nākamā diena. Vakardien beidzās ar to, ka es kaut kur pirms 12 atbraucu mājās. Un Mareks man bija sagaidījis, un mēs vienkārši pateicu aizgājām gulēt. Tāpēc, jā, šī diena bija diezgan interesanta. Ļoti maz laika jūs redzējāt Mareku, jo vakar tiešām sanāca tā, ka mēs arī ļoti maz laika bijām kopā. Bet, jā, es tūlīt parādīšu savus nagus. Šie ir mani nadziņi. Beautiful. Spied like, subscribe un ierakst komentārā, vai tev patika šis video. Un, jā, tiekamies nākamnedēļ. Atā, pučas!